Predator Fishing Grand Tour 2023. Finišs, visi ir krastā, rezultāti ir tiesnešiem. Jāpiebilst tas, ka šie ir lielākie komerciālie mači droši vien, ka vēsturē, jo ir 51 laiva un vismaz puse no viņiem, es tā piemetu uz acu, apmēram puse ir no citām valstīm, nevis no Latvijas. Rezultāti raibi, bet tie, kas mācēja, tie savilka un ejam parunāties ar dalībniekiem. Team Ratterbaits otrā komanda, jā? Šodien laikam bija forši, jā? Bišķiņā bija tā, ka... Līdz pusdienai nemaz tik forši nebija. Jā. Otrā pusdienā, jā, salikās? Uz lielu aizbalsām bišķi kļūdu uztaisīja kāds 2 stundas nomuļājumu. Bet tā pēc tam pārreizos secinājumus iztaisījām. Kur savilkāt beigās zivs? Remontenē mēs aizvērām zandartu. Jā, tur, kur pārsvarā visi, jā. Sarķinē piesitām asaras. Jā. Tālāk jau aizbraucām uz Daugavu, tur dabujām līdekļus divas. Daugavā? Jā. Daugavā, jā. Viena aizgāja, tā, kas pietrūka, trešā, kad 60 tāda labi jau bija. Pie laivas jau, jā? Uz Vobleru iemaucam. Uz Vobleru. Netālu jau. Sānu redzējām. Labi, pastāstiet pa vakardienu. Raimi, tu tur pastāst labāk. Kas bija vakar? Visiem var pateikt, lasiet nolikumus. Vai ne? Jā, jāsaras sākas no 20, nevis 25, un tad mērus, ja metam pār bortam, tad rezultāti nebūs. Ir drusku starpība, vai ne? 20 vai 25. Jā. Šodien mums bija viens zemērs tikai. Jā, šodien tikai viens. Visi 25 plus. 3,8. Tādas mēs bijām plānojuši vakar, bet vakar neķērās. Jā, bet vakar tāds 22, 23. Mētām pār bortam, jā. Vakar kaut kādu metru 10, 15 izmetām pār bortu. 115 punktus apmēram izmetāt ārā. 13. vieta, 12. Kas ir 11 vietas jums? Jā, 25 būtu augstāk. Jā, 20 jā, vietas. 25. Mēs būtu 13, 14. Jā, reiķinājumā. Tā kā tā. Lasiet nolikumu. Lasiet gan, jā. Laiks sopai Baltic XL. Džeki. Šodien bēdīgi. Ļoti bēdīgi. Kā vakar bija? Vakar bija ļoti labi. Ko jūs vakar izdarījāt? Vakar aizvērām tabulu, saķērām 11 zivis. Trešā vieta. Un priekš visiem tātad tabulas aizvēršana ir 3 līdekļi, 3 zandarti un 5 asari. Un kas šodien nesalikās? Šodien nesalikās, nezinu, gājām pēc plāna, bišķiņa laika prognoze mūs pievīla. Bija tā kā domāts, kad... Gaidījām, jā, ka no rīta būs lielāks vējš un kad līdekļus varēs salasīt tāpat kā vakar, bet vējš sākās pēcpusdienā. Līdz ar to bišķiņ nepareizi varbūt strateģiski vajadzēja otrādāk sākt ar asaru zandartu un tad līdekļu. Jo vējš parādījās dienas otrā pusē, jā. Un asaris kā? Asaris grūti. Šodien grūti gāja. Vakar asaru vienā ankurā salasījām, šodien skrējām pa punktiem un 4 salasījām. Un pat neaiztaisījāt? Un neaiztaisījām pat, jā. Zandarta arī šodien ar mums negribēja sarunāties un līdekļus netika. Jā, tie ir mači. Tie ir mači, tāds sports. Šodien īstenībā, man liekas, varēja baigi redzēt, kā igauņi, man liekas, viena igauņa ekipāža startēja, bet ūdenī bija kādas, man liekas, 4-5 un top laivā vienkārši sēž 8 un skatās, jo nav jau brīnums, tās ir pasaules čempionāts. Ir lielie mači, jā. Jā, un tad uz jums būs spiediens. Tad būs uz mums spiediens, jā. Čau, Arvi! Čau, Golden Catch Ladies, tiekamies. Un šoreiz Golden Catch Ladies šajā Predator Grand Tour ir savādākā sastāvā. Ir Laura Liepiņa un... Roxolana Andrušenko. Jā, ir starptautiska komanda Latvija-Ukraina. Jā, tas mums bija tāds pirmais kopīgais starts. Un kādi iespaidi? Iespaidi bija ļoti pozitīvi. Mums sanāca ļoti maz laika veltīt treniņiem. Mēs treniņos bijām tikai pusotru dienu. Viena diena bija absolūti saule un bezvējš, un bija grūti ar zivu. Mēs slēdzām ārā vietas, kas nestrādā galīgi, kur nav cerība. Un otra diena bija savukārt vējš, kad ķērās viss. Bija gan metrīga līdeka, bija zandarts, bija asara skaisti, un likās, ka viss ir forši. Un tad vakardien gāja ļoti labi īstenībā. Sākām ar asaru, ļoti ātri viņu aizvērām. Tur 26 minūtēs mums bija 5 mēra asara, bija mēra līdeka, kas diemžēl izlidoja ārā no uztaramā tīkliņa. Un likās baigi cerīgais rīts, jā. Bet tālāk mums gāja grūti.
pielasījām tikai vienu mēru līdeku vēl klāt. Bet vakardiena bija tāda kā treniņu diena, tā mēs to uztvērām. Ja garuši to čerašņīdzeņu, bija kā treniņierošņīdzeņu. Jā. Tā kā Lana saka, ka mums vajadzēja vēl vienu dienu, un viss būtu bijis labi, jā. Tātad. One day more and... Jā. Un šodien? Šodien. Today. Šodien mums garīgā ļoti labi. Mēs atkal turējāmies pie plāna, ka mēs sākam ar asari. Izmērs jau bija nedaudz mazāks, bet palikām, uzturējāmies vietā nedaudz ilgāk un izmēru vienkārši audzējām. Šodien mēs veltījām priekam. Mums bija pārliecība gan par asaru, gan par līdeku, kur viņa meklē. Zandarts bija tāds trikī. Un tad mēs norunājām, ka šodien mēs strādājam ar pilnu atdevi, bet darām to tādā ar kaifošanu, ar prieku. Jā. Un tas arī izdevās. Bet tas, ko es no savas puses gribu pateikt, tas ir uzslavs tieši Lanai. Jo vakardien es pie kompi sēdēju, visu dienu strādāju un paralēli fonā gāja tiešraidi. Un jums bija laivā ielikta kamera vakardien. Jā, vakardien mums bija operators laivā. Jā, es skatījos, kā Lana strādā ar kā viņš šitā makšķeri tur ik pa laikam. Visu to un kā tur... Tā. Un kad tur kaut kas nav nomet, kā tu paņem nākošo un tādā... Jā, tas bija īstenībā super. Un arī tās visas izspēles, tur īstenībā cepuri nost, tiešām tur jūt, ka ir skills. Un Lana īstenībā ir arī šogad strītā, man liekas, ir ļoti labi startējusi. Street fishing, and Riga Bass, And Riga Bass was the second place, and in street fishing was first place. No, second place. Third place, yeah. And second time of Yeah. Tā kā Džeki, mācāties. Bet, ja mēs par Ukrainu runājam, ты знаешь своих, да, от этих фишов? Да? Tā ir laiva, kas nostartēja īstenībā fenomenāli. Viņi vakardien bija pirmie, un šodien laikam viņiem nesalikās, viņi neaizvēra vēl 2 zandartus, kas viņiem nestu pirmo vietu šeit. Они, наверное, по-моему, 3 место. Да? Они я не знаю, по-моему, сегодня место, но я знаю, что они очень быстро разобрались. То есть у них буквально было чуть больше недели на тренировке. Они сильные... They hard in pike, but pelagic is so. Okay. Perch is so, but they trained. Yeah, I know that yesterday they caught 2 zanders in last 50 minutes, I think so. And today they had also 1 zander and 1 hour left, but I saw in the results that they didn't caught last 2. Mūsu sacensības atšķiras ar to, ka tās ir tīri komercsacensības. Šogad ir liels prieks, ka mums ir dalībnieki no 7 valstīm. Un mūsu mērķis arī tāds ir, ka mēs vēlamies, lai šeit brauktu ārzemnieki, lai mēs varētu gūt pieredzi, gan mūsēji iegūt pieredzi, gan viņi atbraukt pie mums, paskatīties, kā pie mums tas notiek. Mēs esam arī noriskējuši taisīt pasākumu šajā vietā, kas varbūt nav tik industriāli un tik attīstīti, kā, piemēram, varbūt citas ostas Rīgā, toties šeit ir tuvu Daugava. Uzreiz var izbraukt ārā, uzreiz var doties savām iecienītajām, nolūkotajām copas vietām. Noriskējām, uztaisījām, redzēsim, vai taisīsim nākamgad šeit. Bet jā, liekas, ka dalībnieki ir apmierināti un tas ir lielākais prieks. Šodien visu dienu bija pie mikrofona, visu redzēja. Kādi iespēja, kā likās, kā gāja maču vispār? Mārtiņš kapitāli pogā. Tas ir tas, ko jūs neviens neredzējāt. Mārtiņš labi pogā. Kas ir Mārtiņš? Mārtiņš tas, ko neviens neredzēja. Tas, kurš lika kopā visu to. Viņš viens tika galā ar visiem tiem ienākošiem signāliem. Cepurnos tie viens to nav. Un Babers ir visam inteliģents cilvēks. Ļoti patīkam. Mārtiņš tāds patīkams cilvēks un man viņa maz krustojušies ceļi. Tagad sakrustojās. Paldies par iespēju. Forši, bet kā vispār pa mačiem, pa zivīm, zivju daudzumu? Viņi smieklīgi ķerās. Es zinu, ko tas nozīmē sacensībās ķerot. Ir tā, kad ir nepieciešams kaut kāds pārsitiens. Tu pats zini, kad ir tā, kad tu makšķerē jūti, ka viņi tuvu, bet nav spēka kaut kā pāršļaut pār lūpai. Un bija tur tā gadījums ar to tavu pašu Kurzemes zandartu, kad es ēterā saku, ka iebāzi sev paurī, ka metrīgo noķert var un noķersi. Un viņš pēkšņi noķēra to pie viena vai pie 2 momentā. Tāpēc, kad iedeva kaut kādu, viņam galvā, viņš parāvās no tās savas iesīkstējušās sliedes,
viņam uzreiz atvērās. Un es domāju, ka jo vairāk tu sportā darbojies, jo vairāk ir tas, ka ir svarīgi tas, ka tu dabūni bišķi pārslēgt tos ātrums un to svaigumu. Kā Ukrainas, dejoja. Dej pa jaunam. Un tas ir šādā te grūtā maratonā 2 dienās caule, karsts. Es domāju, ka tas ir baigi svarīgi. Bet īstenībā pārsteidzoši tas, ka bija maz lielās zivis. Vakar lielākā, man liekas, bija 76 vai 78. Jā, kaut kas tāds. Un šodien es pat nezinu, bija lielāka. Bet tam ir izskatīt. Mēs jau visu varam izskatīt. Večiem vispār nav jātaisnojās, kas bija tu noķēri. Bet nav jau tās rudens. Es saku, šorīt braucot ārā no mājas, man puse loga beidzot bija aizsalusi. Un tas nozīmē, ka bija kaut kas līdzīgs salnai. Un lielajām zivīm šeit Rīgā nav pamata domāt, ka būs rudens. Tad brīdī, ka būs pāris dzeloši rīti, tā būs cita lieta. Tad viņas sāk baroties. Pagaidām viss viņām labi. Saulīte, mazā zieta, viņi skaties, kur ķēra. Vai līdz 250 metriem un tad dziļumā. Bet cita nekā nav. Ir vai seklu vai dziļu. Un viss. Un tas rāda, ka tā ir vasaras copa vēl. Es domāju, ka viņi vienkārši mainīsies pēc salnām. Pie kam arī asars joprojām ir boblēts, vičojams, viss ir. Es saprotu, ka beidzās čaters beidzās un krenka nebija. Tas jau ir vasaras vidusniķis. Tātad viņš sāk bišķi savādāks palikt. Bet viņš joprojām ir čupās, viņš joprojām ir ņemams. Un viņš ir seklu ņemams. Tas ir tas? Tas ir tas. To es arī redzēju. Es iemācījos dažas lietas par copas teorijām, kā tur ir ar tām visiem florkarboniem un komētājoties. Redzēju, ka ir cilvēki pilnīgi sajukuši uz spinnerbeitiem, tur bija spinnerteiliem, kad bija Igauņiem tur tie kastēs tik daudz spinnerteilu. Kāpēc tev tāda vajadzīga, ka visādās krāsas nokrāsās? Es domāju, tas ir totālais kairinātājs, kuram tev nevajag baigi uztraukties. Pa lielam vienalga, Viņam tur bija pilns piekrauts, nesapratu. Bet, ja nesaprotu, tad ir interesanti. Tad kaut kas jau tur ir, ne jau vēl, vienkārši pērk pirkšanas pēc un arī visus vēl uz sacensībām stiep līdz to visu kasti. Nē, tur kaut kas ir. Tagad bija interesanti, bet bez baigiem tādiem pārsteigumiem. Alex Crazy Fishermans. Jā, tas pats. Vakar bija labi? Vakar bija labi, jā. Šodien nebija tik labi. Kas vakar bija? Vakar viss bija baigi forši salikās. Mums bija forši sasarvietas, mums bija... Labi, sāksim. Kur asars ķerā? Tepatās pa tām kabatām, kas ir, kā viņi sauc, metālu, kā viņi saucās, pa konstrukcijām, jā. Bet vieta bija laba, ļoti strādājoša. Vakar piebraucām, tur bija uz metienu 3,8, 3,9 centimetru asari, tādas mašīnas. Šodien laikam pārāk pārliecināti tā braucām, piebraucām pie tās vietas, domājām, tikai skaldīsim, tik būs. Es nevarēju iedomāties, ka var tā izsaikties, ka neviena copa nav tajā vietā. Es saprotu, var lielie neņemt vai kaut kā, bet tā, ka pat mazais nepieskarās. Un, tad mēs sākām tur, asarīt sākām meklēt, kuru mums nevajadzēja meklēt. Tajā laikā bija jāķer zandarts. Šodien tas bija, bet vakar viss salikās. Bet vakar jums bija 5 asari, 3 līdakas un 2 zandarti. Jā, mums zandartiņš atkal, viņš vienmēr ir bijis tāda problēma. Viņš tagad atpakaļ tajā Garminā nebija problēma. Tad viņš tur bija biezā slānī, kur mēs atradām. Bet te, piemēram, vakar arī mēs teicām, veltīsim 1,5 stundu zandartam. Un ja mēs vienu noķersim, es tā pie sevis domāju, ja vienu iecelsim, tas būs forši braucot uz līdekām. Mēs iecēlām 2. Mēs bijām forši priecīgi pacilāti. Smugs bija viens tur pār pa 50 cm, kaut 56. bija viens tas zandarts. Super. Līdaks izkapājām tā sakostiem zobiem. Šodien arī kapājām. Protams. Tur patās, tu jau zini, tur arī. Mēs šodien, mēs ar to asarīti sākumā, tad skrējām uz līdaku. Izbraukājām mūsu visas vietas. Mēs bijām bezspēcīgi, es atvainojos, būsējiem, kas mums tur turēja īkšķis pa mums, bet mēs nevarējām noķert. Man nebija pat copas šodien. Uz līdaku, mēs ravējām pa krastu, riktīgi pa zālēm. Es pat neredzēju iznācienu. Mums. Pēc tam mēs skatāmies, čaļi piebrauc un tur iecēla. Netālu no turienes līdaka, pie zālēm. Tātad, viņas tur bija. Mēs nemācējām noķert. Ja Garminā nebijusi balva, bija laiva ar pilnībā aprīkot copas laivu, ar visu piekapu, visu motoru, elektromotoru, tad te būs
Skaidrā naudā 10 000. Jā, skaisti. Super. Tīma Raterbaits 1, Gatis Kalniņš, Juris Ullas. Šodien pie šitiem džekiem sēdēja laivā, kā tiesnesis, filmētājs, piedzīvoja visu, ko viņi darīja. Jūtu līdzi īstenībā, jo, tad, kad sēdi laivā un pats sopēt nevar, tad pilnīgi prasās pateikt, iemet tur vai kaut ko. Bet džeki... To visu varēja darīt. Jā. Bet nevienu vārdu no tevis mēs nedzirdējām. Kad tu gribi. Jā, bet vakar aizvērāt protokolu, šodien aizvērāt protokolu. Kas bija tā, varbūt, atslēga, pēc kas bija tas jūsu plāns, kā jūs zinājāt, ka jūs aizvērsiet? Tu visu redzēji šodien? Šodien es visu redzēju, bet pastāstiet savām acīm. Kādi treniņi, kas ko kā? Pēc treniņos tik visu saprast. Līdakai visvairāk laiks beigās, tik cik viņš ir. Jā. Zandarts pirmais, jo viņi ir maz. Vakar Zandarts stundā aiztaisījāt, šodien arī laikam. Jā. Vakar Zandarts ilgāk taisījāt. Ilgāk, jā? Divas, jā, šodien ātrāk. Šodien ilgāk asar. Mēs ar asaru čakarējāmies. Tas ir mūsu klupšanas akmens. Ja mēs būtu noķēruši normālāks asarus, tad jau būtu labāks rezultāts. Pagaidām vismaz pēc skaitot visus kopā, vajadzētu būt, kad ir otrā vieta kopvērtējumā. Labākais stāsts jau bija, kā Gačs teica, tā līde, kas man aizēja, kas zālē ievilk, vienkārši tā. Jā. Viņš saka, 10 000 vērt līde, kas nav jau tik traki, tikai 5, un mēs pusēm jau jādala. Vai ne? Jā. Pirms braucām uz mačiem, tad bija tā, ka es jau teicu, ka 2 gadus apakaļ bijām 3. Pagājuši gadu 1. Es teicu, laikam 2 trūkst. Iesaucāt. Reku ir. Ja tā būs, mēs jau vēl īsti nezinām. Varbūt, ka tur kaut kas rezultātus pamainā, bet pa lielām... Plus mīnus ap piedestāli ir. Jā. Tā kā ir jau labi. Esam priecīgi arī par to. Nav tā, ka mēs tagad domājam, ka mēs esam kaut kur palikuši, mēs to, kas mums ir, esam izcīnījuši. Jā. Protams, tieši tā, jo es tiešām šodien skatījos... 2,5 stundas, mēs vienkārši pēdējās 2,5 stundas, non-stopā, visu laiku bez dzeršanas, bez ēšanas, bez nekā. Vienīgais, kas man personīgi sēžot laivā likās interesanti, bija tas, ka gan uz asariem, gan uz pelāģisko copu, gan uz līdakām jūs abi divi maucāt ar vienu no to pašu mānekli. Tā, kad nemainījāt, tas bija šodien sakritība? Tas bija šodien, tāpēc, ka mēs jau vakar sapratām, uz ko ķerās. Tad rēķini, cik mums tās copas bija. Vispār, kamēr dabūjām pirmo līdeku, man bija 9 copas, tukšas, kaut kāds. Neveicās vienkārši. Ko tur eksperimentēt, ja tu saproti treniņos, ka strādā tieši tas? Tad uz to arī maucam. Tā kā Pelāģijā mums ir vispār tikai viens māneklis vienā krāsā. Divās. Es beigās nomainījos, bet... Jebkurā gadījumā Džeki Monstri parādījāt. Galvenais stabilitāte ir abās dienās, protokols ciets. Asara izmērs bišķi piekliboja. Brauksim pie tevs mācīties ir tas. Jā, davai, veči, turās. Kā tā sanāca? Pirmā vieta? Tā sanāca. Smagi treniņi. Jā, bija ļoti grūti, viss sanāca. Cik jums daudz pavadījāt laiku treniņos? Stabila nedēļa, bet iepriekš Garmins un vēl mazliet. Kādas sajūtas? Protams, ka lieliskas. Jā, super.